žurnālists Arnis Krauze vadījis diskusiju, kurā es esmu lūgusi diskutēt par to, kā auditorija izprot sabiedrisko mediju ētiku. Latvijas radio galvenā redaktore Anita Brauna lūdzu uz diskusiju, Latvijas televīzijas galvenā redaktore Sigita Roķe, Rus LSM izpildu direktora un producente Aleksandra Plotņikova, skolotāja, medijpratības eksperte, arī brīnišķīga sadarbība bijusi kā ombudam Ingūna Irbīte, lūdzu, un filozofijas un kultūras portāla Satorī redaktors Igors Gubenko. Kuras drīkst? Tagad tu esi boss. Jā, labdien un esiet sveicināti šķiet šī auditorijā no vienīgā komercmediju pārstāvja šodienas konferencē un kamēr kolēģi iekārtojas, es atsaucoties uz pirmās daļas diskusiju par vienotu sabiedrisko mediju un finansējumu, pie sevis secināju, kā skrien laiks, jo tad, kad es pirms 25 gadiem sāku strādāt Latvijas televīzijā un panorāmā, 90. gadu beigas tieši sākās šīs diskusijas, un atceros arī kaut kādās, kā darbinieks pirmajās darba grupās biju, un tagad es secinu, ka ziņu redakcijās, radio un televīzijā nu jau ir jaunie kolēģi, reportieri, piemēram, kuri vēl nebija pat dzimuši, kad jau sākās šīs diskusijas par to būt vienotam medijam Latvijā vai nē. Man vienīgais prieks dzirdēt, ka no oktobrī beidzot būs kāda izšķiršanās par šo bakstīšanos, jo no komercmediju viedokļus varētu teikt, bakstieties droši, kā teikt, no konkurences viedokļa, kā teikt, varbūt pat tas ir savā ziņā izdevīgi, bet, protams, to es saku ar joku, jo gan stipri sabiedriskais medijs, gan stipri komercmediji, tas ir valsts drošības jautājums, un es tiešām mudinu beigt šo bakstīšanos 25 gadu garumā. Bet vai tu gribi bakstīt pulti? Tur nekas daudz nebūs jābaks atšķirībā. Vai man to darīt? To ar to darīt, jā, bet jā, mēs turpmākās stundas laikā par virkni tiem jautājumiem, par kuriem Anda stāstīja, runāsim, bet Anda, ar tavu piekrišanu es pilnīgi sajaukšu scenāriju, kā mums bija domāts, jo es gribu sākt uzrunājot Ingūnu un jūsu pieredzi kā skolotāji, un arī tādēļ, ka jūs par mediju pratību runājat ar jauno paudzi. Tas viss, ko mēs darām, jau ir auditorijas dēļ, skatītāju un klausītāju dēļ. Tie, kas ir gadiem klausījušies radio un skatījušies televīziju, daudz no viņiem to turpina darīt, bet tas fokus medijiem arī ir uz jauno paudzi, kā viņus uzrunāt, kā viņus piesaistīt un noturēt pie sabiedriskiem medijiem. Man interesētu no jūsu pieredzes, no jūsu sarunām ar jauniešiem. Kādi ir viņu mediju patērēšanas paradumi, tas ir tikai TikToks vai dažbrīd tomēr arī ir sabiedriskie mediji, vai viņi redza un saprot atšķirības starp komercmediju ziņām un Latvijas televīziju un panorāmu. Un tad jau detalizētāk varbūt par ētikas jautājumiem, bet kādi ir to jauniešu paradumi, kas jums cēsīs ikdienā ir acu priekšā? Jo pavisam īsts iekavās konteksts, es katru dienu paskatos iepriekšējās dienas reitingu datus, gan sabiedriskiem medijiem, gan komerces, un tas, ko es redzu abos, ka, piemēram, par ziņu raidījumiem vecuma grupa 15–29, jau var teikt, ka ziņas neskatās vispār. Tad, kas ir ar tiem 15 gadniekiem? Cik man ir laika? Sāksim pāris minūtes. Jā, jo patiesībā tas jautājumu loks, ko jūs iezīmējāt, ir plašs un droši vien būtu daudz ko teikt, gan no to jauniešu viedokļa, ar kuriem es strādāju Cēsīs vidusskolas posmā, tie ir manējie no 10. klases līdz 12. Un es to savu sajūtu pielikšu, lai to uzticamību varbūt tam, ko es saku, iedot papildus, ka es strādāju arī ar pedagogu auditoriju, vadot tālāk izglītības programmas, kur tai skaitā ir arī medijpratības jautājumi. Līdz ar to tā
tā bilde no citu arī skolu un dažādu reģionu un dažādu tautību pedagogu puses arī kaut cik man ir acu priekšā. Un jā, protams, pilnīgi piekrītu tam, ko jūs redzat savā statistikā, arī no šīs bildes, kas ir manā un kolēģu acu priekšā. Tas $1 miljons jautājums ir, kā padarīt jauniešus par mediju lietotājiem, jo ārkārtīgi interesanti bija sakot diskusijai iepriekšējā pirmspusdienu daļā, un tā fona sajūta visu laiku bija par to, ka tie ir ļoti svarīgi jautājumi, bet ja sabiedriskajiem mēdījiem un mēdījiem vispār nebūs skatītāji, klausītāji tai paaudzē, kas nāk, tad viss pārējais kļūst mazsvarīgs, un tas ir visizšķirošākais, un kāpēc es arī priecājos, ka uzaicinājāt. Man liekas, ka tas jūs arī ieminējāties, uzdodot jautājumu par risinājumiem, ir šo divu kopienu, kas par to lielā mērā ir atbildīgi, mēdīju cilvēki un skolotāji, kaut kā tuvināšana iespējama, kas notiek, bet tā notiek tuvināšanās, viņi notiek epizodiski, viņi notiek vairāk uz tādu individuālu iniciatīvu un projektu tipa bāzes, un ir skaisti piemēri, bet tāda sistēmiskuma, tai sadarbībā, protams, katram ir savi darbi un prioritātes, bet man liekas, ka tas ir ceļš, ko mēs varam iet, un es priecājos par to, ka mums ir arī šie atsevišķie projekti, gan Pilna doma brīnišķīgi bija pirms kaut kāda laika, gan ombuds ir skolās, un paldies par to, ka nevis vienkārši ar lekciju, bet ar uzdevumiem iepriekš, un tas veicina to sarunu starp abām šīm kopienām daudz aktīvāk. Es priecājos, ka skolotājiem ir tālāk izglītības programmas mēdīju pratībā, bet man liekas, Štepselē tās abas divas pasaules kopā, tā ir izšķiroša atslēga. Bet vēl pavisam īsi, kā jūs redzat, kur jūs jaunieši vispār iegūst ziņas, iegūst informāciju, un šeit mums blakus ir radio un televīzijas galvenās redaktoras, varbūt kāds būtu padoms viņām, kā jūsu jauniešus, kā vēl viņus uzrunāt, kā viņus sasniegt? Jā, kur iegūst ziņas, tad tādā pirmā liekas raksturīgākā iezīme jauniešiem ir, ka tā ziņu iegūšana lielākajā vairumā gadījumā nav apzinātas izvēles procesa, ka tas drīzāk ir tāda surfošana. Kādreiz, man liekas, Andai bija vienā no grāmatām izteiciens surfošana ziņu okeānā, kas man uzpeld virsū. Un tā, vai arī varētu teikt, ka ļoti daudz ir tas, kas fonā viņiem ienāk, teiksim, braucot ar vecākajām mašīnā uz skolu, ja vecākam kaut kas skantē radio, es to dzirdu iespējams, vai ja omei skan kaut kas virtuvē, es arī to vai redzu vai dzirdu, bet tā nav apzināta izvēle. Tas ir noteikti tas raksturīgais. Un savukārt, kuras potenciāli ieraugu sabiedriskajiem mēdījiem, šobrīd skolā, ja mēs par to likuma noteikto ietvaru daudz celtajā un peltajā skola 2030 runājam par to, par ko mums ir jāmāca skolotājiem, tad tur tā iespēja mediju lietām, medijpratības lietām patiesībā ir gana plaša. Tāda nedefinētā pelēkā zona, kur mēs varam likt to vai kaut ko citu kā skolotāji. Un tad jautājums ir, vai skolotājiem ir motivācija un zināšanas to pelēko zonu, kurā var ielikt jebko, teiksim, mācot par demokrātiju, pilsonisku sabiedrību, sabiedrības līdzdalību. Tur var ļoti daudz mēdījus ielikt iekšā. Ja? Tad vai mēs to iespēju tā labi, protams, izmantot skolotāju, un tāpēc ir vērts strādāt ar skolotājiem. Un jaunieši sāk lietot mēdījus un sabiedriskos mēdījus, tad, kad skolotājs dod uzdevumu. Un es domāju, ka tas ir ļoti vecmodīgs, labs veids, kā radināt pie šīs satura jauniešus, jo manējā, piemēram, mēs esam vienojušies, ka ir, ja mēs meklējam pēc viedokļa pamatojuma savās argumentētās esejās vai viedokļa rakstos, tad mums ir bijusi iepriekš saruna par to, kur mēs iegūstam uzticamu informāciju, un tad tur, protams, ka mums ir sabiedriskie mēdīji, un tā mēs radināmies lietot, un es gribu cerēt, ka ir vēl kaut kādi citi mazi mehānismi. Mums skolā šogad ir pirmo gadu eksperiments ar specializēto kursu sabiedrisko procesu analīze. Mēs arī esam tā skola, kurā ir debates kā obligāts kurs zināmai daļai programmu, kā tie ir tie ceļi. Paldies jums, Ingu.
Pirmajā daļā mēs vairāk runājām par finansēm, tūlīt ķersimies arī ētikai klāt, bet pabeidzot par jauno paudzi, kas ir mūsu nākamais skatītājs un klausītājs, pavisam īsi es tik uzrunāšu Sigitu un Anitu. Jūs noteikti arī domājat, pavisam noteikti arī nākamās sezonas plāns veidojot, kā sasniegt, kādos veidos sasniegt jauno paudzi. Es esmu dzirdējis dažreiz tādus arī izteikumus, ka tas ir diezgan bezjēdzīgi kaut kā mēģināt tur speciāli raidījumus veidot jauniešiem, jo faktiski viņi jau ir aizgājuši prom. Kas ir tie veidi, kā jūs mēģināt arī ar nopietnu saturu ieinteresēt 18, 28 gadus veco grupu, kura ļoti strauji attālinās no klasiskās lineārās radio, no televīzijas, un te nav svarīgi komerc vai sabiedriskā tas process redzams abos. Anita. Mēs ļoti skaidri zinām, ka mēs lineārajā ēterā pašu gados jaunāko auditoriju nedabūsim, tie, kas šobrīd ir skolēni, piemēram. Mēs ne tikai zinām, mēs esam arī ļoti daudz mācījušies par to īstenībā, kā viņus uzrunāt. Mēs skaidri zinām, ka tā ir digitālā vide, kurā viņiem ir jāpiedāvā speciāls digitālajām platformām piemērots saturs. Tas nav saturs, kas skan radio ēterā, un televīzijā arī ne, bet es jau iejaucos tavā darba laukā. Mums jau ir līdzīgi. Mēs ejam pie jauniešiem digitālajā vidē. Mums ir plusaudis 16+, kur tiek šiem jaunajiem cilvēkiem īpašs saturs radīts. Bet tie, kas jau ir, tā kā, man liekas, no 22 uz augšu, arī viņi ir tajās digitālajās vidēs, viņi ir sociālajos mēdījos, bet tur es negribētu piekrist, ka viņiem tad vajag kaut kādu tur saturu. Ja? Viņiem vienkārši vajag to paradumu, ka viņi atver, teiksim, kādu no televīzijas kontiem, un viņi zina, ka tur būs, nezinu, ziņas vai kāds raidījums, kas viņiem ir interesants vai kaut kā tā. Tā kā te ir divas daļas jautājumi. Šie te pavisam jaunieši, kuri droši vien negribēs klausīties kaut kādu varbūt smagu politisku diskusiju, kuriem tā kā varbūt viņu interesēm vai informācijas uztverēji atbilstošs formāts jāpiedāvā. Un tad jau ir tie, kas jau būtībā ir pieauguši cilvēki, bet kuriem arī varbūt nav tā paraduma, nevis varbūt, bet pilnīgi noteikti nav paradums sēdēt pie lineārās televīzijas. Ja? Un arī mums jau šis paradums lēnām pazūd, ja? Tā kā no to ir jārēķināt. Paldies, Sigita, un turpināsim ar ombudu pētījumu. Vairāk šī pētījuma dalībnieki ir teikuši, ka sabiedriskiem mēdījiem, gan radio, gan televīzijai ir vairāk jāstāsta. Gan par saviem lēmumiem, izvēlēm, ētikas jautājumiem, arī par Andas darbu. Un tad ir stāsts, kā ļaudīm to labāk izstāstīt. Latvijas radio ir raidījums Mediju anatomija. Vienbrīd arī Anda bija iesaistīta tā vadīšanā. Es domāju to raidījumu. Pat tā. Latvijas televīzijā, es nezinu, šie jautājumi izskan caur ziņu sižetiem dažkārt, vai te šodien redzētā Jāņa Dombura raidījumiem. Faktiski tas, man liekas, arī ir. Podkāsts vēl parunāsim. Un podkāsts. Ir tāds, jā. Kā jūs par šiem jautājumiem mēdīji stāstat savai auditorijai? Un paškritiski vērtējot, vai pietiekoši, Anita? Tu jau daļai atbildēji uz šo jautājumu. Jā, mēs mēģinām caur saviem raidījumiem, kuri mums ir gan latviešu, gan arī krievu valodā. Īstenībā arī LR4 ir krievu valodā Medžiepoļa jautājums par raidījums par to, kurš iztirzā mēdīju jautājumus. Bet mēs tajos skaidrojam nevis specifiski kaut kādas radio iekšējās redakcionālās lietas, bet vispār kā mēdīju industrija darbojās. Es pati arī esmu mēģinājusi rakstīt rakstus LSM-am, kurā skaidru, ja ir parādījies publiskajā telpā kaut kāds jautājums, kur cilvēki apspriež, ko mēs darām vai nedarām, tad es mēģinu skaidrot, kāpēc mēs esam darījuši tā, kā mēs esam darījuši, vai arī reflektējusi par ombuda spriedumiem par mums, kur es arī nevienmēr piekrītu. Tas, kas ir secināts. Bet mani ļoti interesētu to cilvēku, kuri teica, ka mums vairāk to vajadzētu darīt, arī atbilde, ko viņi patiešām patērētu.
kādā veidā tos mūsu skaidrojumus. Jo es zinu, ka, piemēram, daži pasaules lielie mēdīji, piemēram, savās mājaslapās ir izveidojuši atsevišķas sadaļas, kur viņi skaidro savu redakcionālo politiku, kā viņi, piemēram, rīkojās dabas katastrofu gadījumos, kā viņi atspoguļo karu, kāpēc viņi kādos brīžos anonīmus informācijas avotus izmanto. Bet man tomēr ir jautājums, cik daudz cilvēki zina, ka tādas sadaļas viņam mājaslapā ir un cik daudz tur reāli iet un lasa viņas. Respektīvi, tās ir par to efektivitāti. Man nav līdz galam tā pavisam skaidra tāda atbilde, kas būtu tas labākais un efektīvākais veids, kā mēs auditorijai varam kaut ko skaidrot. Kaut ko mēs šobrīd darām. Varbūt nepietiekami, bet mums arī šobrīd, es nejūtos, ka ir daudz brīva resursa papildus visam tam, ko mēs jau darām, kā vēl mēs ar lielu blīkšķi varētu proaktīvi skaidrot katru savu soli redakcijā, ko mēs pieņemam. Viens ir resurs, bet arī vai auditorijai pašai ir interese par šiem jautājumiem, un es nezinu, vai jums ir atsevišķi mediju anatomijai, kādi, piemēram, ir reitingi vai kāda ir klausītāja interese par šiem jautājumiem, vai to esat skaidrojuši? Vai ļaudīm maz vispār šie jautājumi interesē? Es drīzāk tādās aptaujās ekspertu fokus grupās un no visiem citiem mēdīju guru dzirdu, ka to mēdījiem vajadzētu darīt. Un es zinu, ir dažādi veidi, kā mēdīji to dara, bet es īsti nezinu, vai tas tiešām... cik lielā mērā īstenībā cilvēki patērē šādu informāciju. Sigita, par šiem jautājumiem Latvijas televīzija? Ļoti līdzīgi. Tas ir tāds, laikam, neatbildēts jautājums par formātu. Kādā formātā runāt ar to auditoriju? Kādā formātā auditorija ir gatava šo informāciju uztvert un kādā līmenī? Ja, teiksim, par mediju pratību un par to, ko mediji dara vai nedara, mēs gadiem ilgi esam stāstījuši visādos formātos. Pareizāk sakot, tie formāti ir bijuši, es nezinu, veiksmīgāki, neveiksmīgāki, bet viņi ir bijuši, un tie ir bijuši pa lielam tādi, tādi tā kā mazliet didaktiski. Ja? Un tad ir jautājums, vai tā auditorija no tā kaut ko uztver, neuztver, patīk, nepatīk, un kāds būtu tas formāts, lai cilvēki kaut kā gribētu to patērēt. Jā, mums ir podkāsts, kur mēs runājam ar saviem žurnālistiem un redakciju darbiniekiem. Ja? Tas varētu būt viens no veidiem, ka tas ir konkrēti cilvēks. Tāpat kā mums konkrēti cilvēki nāk reizēm ēterā, nāk raidījumos, ja, un stāsta par sevi, par savu darbu. Tas ir tas dzīvais piemērs, tas dzīvais cilvēks, kurš strādā, tu strādā, es strādāju, mēs strādājam, mēs kaut ko domājam, mums ir kaut kādas, pamatojums tam, kāpēc mēs strādājam tur vai vēl kaut kur, ja, un šo diezgan nepateicīgo darbu. Varbūt tas ir, tas veids, jo es saku, ir, protams, visādi formāti redzēti arī viscaur pasaulē, bet cik viņi ir efektīgi, tad man drīzāk liekas, ka jēdzīgāk ir sākt no skolas, lai tie jaunieši jau, 5. klasē iemācās saprast, ko tas žurnālists dara, un tad aug līdzi, un tad viņam varbūt nebūs 40 gadu vecumā jāstāsta, ar ko ziņa atšķirās no komentāra. Ja? Viņš to zinās. Anda, tu jau minēji, ka Latvijas radio raidījums Mediju anatomija ir arī daļai tavs. Iesākumā tu to arī vadīji. Kāds ir tavs padoms radio televīzijas kolēģiem? Kā stāstīt par šiem jautājumiem? Lai viņi atkal teiktu, ka viņus kāds pamāca. Bet es tiešām, es īstenībā esmu viens no tiem cilvēkiem, kas mēģinājis kaut kā publiski runāt dažādās formās par medijiem, un vienmēr man pārmet, kāpēc tik maz par to runā. Man liekas, pirmais tāds secinājums, nevis padoms, ir domāt, ka pirms to darīt, ka mēs zinām, kā to darīt. Es nepiekrītu, ka ir gadiem ilgi stāstīts. Es uzskatu, ka tieši tā tradīcija, kas bija 90. gadu beigās, kad bija mediju profesionāļiem tāds izdevums un bija iespējams, ka faktiski žurnālistika par žurnālistiku ir neattīstīta, un tāpēc arī ir šie jautājumi, kā darīt. Un otrs, kas ir secinājums,
atteikties no idejas, ka tas interesē masas, ka katru formātu vērtēt, vai tas sasniegs masu auditoriju, aizmirstam. Auditorijā ir cilvēki, kam interesē, viņi diskutē savā starpā, viņi diskutē sociālajos medijos. Ir gadījumi, teiksim, no maniem tiem raidījumiem, kad es sapratu, vispopulārākais bija, kad bija kaut kādas grāmatas, politiķu grāmatas, ko bija Baidarkungs, kad žurnālists raksta politiķiem viņa grāmatu, un vispār mēs plašāk runājām, ka tas ir normāli, ka žurnālists raksta grāmatas, ka tas ir viens no darbiem, dokumentāls darbs žurnālistikā un tā tālāk. Un man šķiet, ka arī šie cilvēki varbūt, viņi kaut kādā veidā reaģēja uz tiem jautājumiem, kas bija negaidīti viņiem. Viņi īsti nezināja, par ko būs diskusijas. Ka ir kaut kāds jauns periods, ka mēs dzīvojam, man citreiz liekas pilnīgi paradoks, mēs dzīvojam mediatizētā pasaulē. Mediji nosaka mūsu ikdienas dzīves, viņi ir pārstrukturējuši īstenībā to realitāti, bet mēs par pašiem medijiem mēs nerunājam, bet no otras puses ik pa laikam ir tāds impulss. Nevarētu teikt, ka tas ir milzīgs kaut kāds pieprasījums vai uztraukums, tāpat kā par enerģijas cenu pieaugumu, vai kaut kāds tāds. Bet ir vēlēšanās saprast, kas tajā notiek. Un arī mediji mainās. Un tas man liekas, ka ir tā informācija ir bijusi tāda, kas ir pierasta konkurējošā mediju vidē, kur paši mediji par sevi vairāk runā, teiksim, kā pašreklāmas, pievēršot uzmanību, daudzinot sevi savu saturu, jā, un tas ir normāls virziens, bet, teiksim, regulāri stāstīt gan, jā, pašiem par sevi caurskatāmi, gan kopumā vērtēt, tur, man liekas, ka var daudzos veidos. Es vēl īsi ar Igoru uzrunāšu. Satorija nav bieži, bet nereti ir arī kādi mediju kritikas raksti, kādi tu redzi, kā sabiedriskiem medijiem uzrunāt savu auditoriju par tiem jautājumiem, kurus mēs apspriežam. Es domāju, varbūt tiešām nebūtu slikts variants, ja kāds cits medijs no malas, piemēram, ierosina diskusiju, un attiecīgi tas reaģējot uz šo skatu no malas, varbūt tas varētu. Kā tu to domā? Piemēram, mēs TV 3 reizes nedēļā, sestdienas vakaros apspriežam Latvijas radio un Latvijas televīziju. Izklausās neiespējami, bet, principā, kāpēc gan nē? Kāpēc nevarētu šī mediju, teiksim, ētikas, jā, un atsevišķu jautājumu iztirzāšanas funkcija, kāpēc tā, attiecīgi, mediju kritika, kāpēc mediju kritika nevarētu kļūt arī par mediju satura daļu? Igaunijā ir tāds iknedēļas raidījums. Latvijas rādio arī ir raidījums. Jā, bet tur runā par politiku. Jā, žurnālisti runā. Igaunijā tajā raidījumā žurnālisti un redaktori runā par medijiem. Bet tas ir, ja mēs tiešām jautājam, kā novērst iespēju, kā šīs stāstījums pārvērst par tādu būtībā pašreklāmu, jā, un par sava satura popularizēšanu. Ja mēs tiešām runājam par kritiskās funkcijas, manuprāt, kritiskās un paškritiskās funkcijas īstenošana, principā ir, laikam, lielākais jautājums. Ir sevišķi situācijā, kad mēs redzam, ka sabiedriskie mediji nereti, kā tas šodien arī vairāk kārt izskanēja, uz viņiem krīt tā ēna, it kā viņi apdraudētu kaut ko ar tieši šo savu atklātības un kritiskā skata misiju, ko šie mediji īsteno. Dosimies uz nākamo stāstu. Tas ir par to, kā pārvarēt daļas auditorijas skatu uz sabiedriskiem medijiem, kā propagandas vai valsts medijiem, un to jau neatklāja viens šis pētījums. Tas stāsts arī ir gadu garumā, ka daļa auditorijas sabiedriskos medijus saista ar un sauc par valsts televīziju un valsts radio. Par šo runājot, man bija Andi, interesanti izlasot to pilno pētījumu, un tas varbūt tavā prezentācijā neparādījās, bet ko es tur pamanīju, ka kamēr daļa uzskata, ka sabiedriskie mediji ir propagandas mediji, salīdzinoši liela daļa arī, un tie 45% gluži pretēji, kā pozitīvu vērtē faktu, ka žurnālisti atbalsta
valdības iekavā valsts politiku. Nu, te tas viens stāsts no vienas puses ir pārmetums sabiedriskajiem mēdījiem, ka jūs esat varas rupors, no otras puses ir, un tas man bija pārsteigums, ka viena liela daļa ļaužu auditorijas, kur tieši tā arī uzskata, ka sabiedriskā mēdīja žurnālistiem ir jāatspoguļo valdības politika. Tā bija tā sadaļa, kas nāk no World of Journalism pētījuma, kur tiek prasīts, vai auditorija atbalsta dažādu žurnālistu lomas, un šī viena no lomām, bet, ja varētu paskaidrot, tad tas nenozīmē tieši to pašu, kā būt par valdības propagandistiem. Tas drīzāk ir kā lielākā to aptaujāto daļu saprotas sabiedrības intereses. Ka viņi redz, ka valdība vai valsts dažādas iniciatīvas, ka tās nav atsvešinātas vai pretējas sabiedrības interesēm. Un tad tiešām kaut vai par Covid, ka ir jāsargā visa sabiedrība un iespējams ir jāierobežo kāda individa ļoti īpašs uzskati par brīvību. Un līdzīgi, vismaz pēc tiem skaidrojumiem tā var saprast, ka tas ir veids, kā tulko arī sabiedrības intereses. Jo nav jau tā, ka drīzāk tie, kas neusticas vispār valstī, tie, jebko, ko dara valsts vai valdība, un mediji, kā varbūt reizēm tiek asociēti ar šīm interesēm, tiek uzskatīts kā pretējs sabiedrības intereses. Nevar tik viennozīmīgi to teikt. Jā, bet tas Sigita, Anita, kad jūs dzirdat, gan ir virkni politiķi, kur jūs sauc valsts radio, valsts televīzija, gadu garumā dažādos pētījumos ir liela daļa sabiedrības, kur arī uz Latvijas televīziju un Latvijas radio raugās kā uz valdības informācijas kanāliem, kad ikreiz, Anita, kad tu dzirdi šādus komentārus, kā tu reaģē, un tu droši vien domā arī, kādēļ ļaudis uz jums tā skatās daļa. Šeit ir savijušies ļoti dažādi aspekti, es domāju. Pirmkārtām vienmēr būs viena auditorijas daļa, kura uz jebkuriem mēdījiem, ne tikai sabiedriskajiem, skatīsies kā uz propagandas mēdījiem. Es lielāko savus dzīves daļu esmu strādājis privātos mēdījos, un man jāatzīst, ka arī tad ir bijusi auditorijas daļa, kura uzskata, ka mēs pārstāvam tieši varas pozīciju. Un tas ceļās, man šķiet, mani novērojumi liecina, ceļās no tā, ka ja tu vienlaidus nekliedz uz valdību, ka viss ir slikti, tad tu nokļūsti tā valdības propagandista pozīcijās. Un vēl viens piemērs no arī manas karjeras. Es savulaik strādājot dienā vislielāko kritiku saņēmu par komentāru, kura nosaukums bija Plaukstošā Latvija. Es to komentāru rakstīju, kad vēl Latvija nebija iestājusies ne Eiropas Savienībā, ne NATO. Tas vispārējais noskaņojums bija tās, ka viss ir slikti. Bet fakti, ja paskatās uz ekonomikas rādītājiem, virkni svarīgajiem ekonomikas rādītājiem, tad tie rādīja, ka tie iet uz augšu, stabili kaut kādā ilgākā laika periodā, un par to bija tas mans komentārs, kura nosaukums bija Plaukstošā Latvijā, un par to es tiešām saņēmu, vēl tajos laikos īpaši nebija izplatīti ēpasti vai komentāri interneta vidē, bet es pilnīgi jūtu, ka es ar šo esmu ļoti nokaitinājusi auditoriju. Pat pie manas mammas gāja tur cilvēki laukos un bāra mani, kāpēc kā es uzdrošinos kaut ko tādu rakstīt. Un tas mans secinājums bija, ka tajā brīdī uzskatīt, ka viss ir slikti, tas kaut kā attaisno, un ka slikta ir valdība, attaisno to, kāpēc tu pats slikti jūties, ka tev, nepietiek naudas, pašsajūta slikta, un tad, ja ir izskaidrojums, ka vainīga valdība, tad tev ir labs izskaidrojums tam, kā tu jūties. Un man liekas, ka arī Covid, tas periods, kad visi mēdīji, ne tikai sabiedriskie, ļoti skaidri nostājās zinātnes pusē, attiecībā uz to, kā skatīties uz Covid, tad arī mēs visi kļuvām sliktie. Tas ir tāds viens līmenis par vienu auditorijas daļu. Otrs ir par struktūrālo ietveru, kādā darbojās sabiedriskie mēdīji, pārvaldība, finansējums. Pirmajā šīs konferences daļā mēs varējām skaidri redzēt, ka mums ir problēmas un ka
Šodien arī 10 dažādu iemeslu dzirdējām, kāpēc nav iespējams Latvijā, piemēram, neatkarīgs finansējuma modelis sabiedriskajiem mēdījiem. Tātad tur ir problēma. Mēs arī zinām no pagātnes dažādus situācijas ar ieceltiem vai neieceltiem sabiedrisko mēdīju valdes locekļiem vai arī ar manas pašas apstiprināšanu. Šajā amatā bija liela jēzga. Tātad cilvēki arī izdara kaut kādus secinājumus par vai redz mēģinājumus, kā politiķi mēģina ietekmēt sabiedriskos mēdījus. Nākamais līmenis tad ir mūsu pašu saturs. Ja mums būs augstas kvalitātes un saistošs saturs dažādām sabiedrības grupām, tad būs droši vien mazāk cilvēku, kur uzskatīs, ka mēs esam tie valsts propagandisti. Nākamais droši vien ir mūsu komunikācija ar auditoriju vai sabiedrību, kā mēs uzklausām cilvēkus, kā mēs ar viņiem sarunājamies un kā viņu viedokļus savā saturā atspoguļojam. Tā es to redzētu. Jā, tagad būs tāda maza tāda, man vienkārši iešāvās prātā savas atmiņas no bērnības, sākot strādāt Latvijas televīzijā un domājot par sabiedrisko mēdīju un cilvēku uzskatu kā valsts mēdīju. Tā mana pieredze 90. vidū, sākot strādāt televīzijā, bija tiešām tāda, ka dažbrīd bija sajūta, ka tā televīzija daļai ir valsts mēdījis, jo es pieredzēju, piemēram, reizes, kad kāds no vadības cilvēkiem īsi pirms budžeta apstiprināšanas teica, un es biju arī valdības reportieris, un man teica, tu visu gadu vari tur kritisku, bet tagad tās 2 nedēļas, var tā bišķi, neko asi nē, jo tūlīt budžetu pieņems, un pēc tam atkal 31. oktobrī dod, tad būtu kaut kāds 2-3 nedēļas tā, ne pie tā finanšu ministra, neko tur daudz neprasa, jo mums tur ir sarunāts, ka mums vajag jaunu tur lampas studijā, es tādas lietas toreiz pieredzēju, labi, ka tie ir tie 90. kas es ceru tur ir palikuši, vai arī bija gadījumi, kad tikko es sāku arī par reportieru strādāt, un man bija jābrauc uz Saimu, un faktiski man jau nekas daudz nebija jādara, jo bija jau sarunāts, uz kuru frakciju man ir jāiet. Un man pat nebija nekas jāprasa, jo tas politiķis jau zināja, kas viņam būtu. Man bija jātur tikai mikrofons. Bija arī tādi trakie 90. Un es ceru, ka tas viss tajā pagājušā gadsimtā tur arī ir palicis, un es ceru, ka Sigita nekas tāds šodien vairs taču nav. Es domāju, ja kaut kas tāds notiktu, tad mēs jau par to būtu dzirdējuši. Tas izskanētu visu Latviju un ļoti skaļi. Kā televīzija reaģē uz pārmetumiem? Jums ir īpaši var dzirdēt tās tādas nievājošas piebildes, tur valsts televīzija esat domājuši, kādēļ ļaudis dažkārt jūs tā apsauc un ko jūs vēl vairāk varat darīt, lai šo priekšstatu mainītu? Mēs pat zinām konkrētas ļaužu grupas, kuri tā dara. No un šo valsts televīzija atkal un atkal izvēl kārā un atkal pēkšņi tas parādās. Diezgan bieži tas parādās tajos brīžos, kas ir diezgan izšķirīgi televīzijā, vispār sabiedriskiem mēdījiem, tad, kad vajag finansējumu, tad, kad, nezinu, apvienošanās konteksts vai kādas citas lietas, vai tur kaut kādas tiesas parādās, vai tur kaut kādi, nezinu, atkal par kaut ko jābalso vai nē. Tas nav nekas jauns, tas tā ir gājis, es nezinu, visus pēdējos 10 gadus, ja. Un tad atkal tiek izvilkts šis te valsts mēdījis un popularizēts un skandēts, ja, un vajag tikai tur to 10 reizes atkārtot, un tas jau, teiksim, aiziet, ja. Tā kā, bet šeit tad arī ir ļoti būtisks jautājums par šo te finansējumu, jo mēs zinām argumentu, mēs visi to ļoti labi zinām. Tātad sabiedriskam mēdījam politiķi dod naudu, tātad pilnīgi noteikti, ka viņi a priori ir atkarīgi no šiem te politiķiem. Ja? Tad varbūt vienreiz saņemam dūšu, izdomājam šo te, nezinu, procentu no IKP vai kādu citu modeli. Es saprotu, ka līdz tam mēs tagad esam tik tālu beidzot nonākuši, ja. Visur mēs dzīvojam un mums nav tā kā tev 90. tā tagad vēl joprojām pieņem budžetu, ja, un labi, tagad nav jāiet nevienam satura cilvēkam ar mikrofonu, ja, bet, teiksim, sabiedrisko mēdīju padomēju un laiku pa laikam arī valdei, ir jāiet pie tiem politiķiem un jāvienojās, tad tagad mums būs nauda tam un nebūs šitam, vai tomēr būs vēl kaut kam, ja, tas nav normāli, ja.
Un līdz ar to tur arī rodās tās aizdomas, ka kaut kas jau tur nav tīrs, kā tu ej prasīt naudu un vienlaikus kritizēsi. Ja? Tā notiek, tā jau mēs arī darām, ja? Jo redakcijas ir autonomas no šīm te naudas prasīšanas procesiem, bet iemesls bažām tas, protams, ir saprotams. Šai pusē pabeidzot šo stāstu par sabiedriskiem medijiem un sabiedrības daļas skatu uz tiem kā valsts medijiem. Bet es atceros, varbūt es kaut kādā īpatnējā burbulī sēžu, bet es atceros arī gadījumus, kad otrādi, piemēram, pārmet sabiedriskajiem medijiem kā vienas konkrētas partijas pārstāvjus, par kuru iekļaušanu iepriekšējā koalīcijā notika sarunas, kad šīs partijas pārstāvis tiek pārāk, varbūt tiek fokusēta uzmanība, tiek aicināts uz intervijām un tā tālāk, un ka šeit otrādi, ka mēs redzam kaut ko, kas neatspoguļo varbūt to valsts, kaut kādu dominējošo skatījumu attiecību. Bija pārmetumi, ka progresīvos pat ka Brīškens bija visur ļoti redzams tieši tajā laikā, kad tika lēmts par šo iespēju. Hermanis jau arī pārmeta Rēdera intervijā, kā jaunās vienotības pozīcijas. Būtībā vēl viens līmenis tiešām var pievienot to politisko komunikāciju, kas akcentē. Un ko te mēdīji var darīt, lai dotu kādus pretargumentus, un kā to darīt? Viņi zina. Bet būtībā mēs jau redzam, un mēs kādreiz esam to pētījuši un skatījušies, un arī ar ombudu par to esam runājuši. Ja? Ir kaut kādas šīs te uzbrukuma kampaņas, kur reāli tie tiešām ir cilvēki, varbūt 10 vai 15 vai 20, ja? Bet viņi uztaisa ārprātīgu troksni. Ja? Un tad liekas, ka tiešām visa sabiedrība tagad domā, ka Latvijas televīzijā no rīta līdz vakaram sēž, progresīvie. Ja? Bet, ja paskatās, teiksim, pēc tiem kontiem, ja paskaita tos ļoti daudz anonīmos kontus, kas par to, teiksim, klaigā, nav jau tā, ka tur būtu 50% sabiedrības, kas par to uztraucās. Jā, man bija iesniegums, tā kā paldies Siguram par, es skaitīju, cik ir Briškens, kurā kanālā, un nesanāca tas secinājums, bet jā, tieši tā ir šie, kaut kādi ļoti asi un skaļi viedokļi, bet mēs varam redzēt gan šeit diskusijās, gan arī ir mediju ētikas padomes aptaujā, kur vairāk nekā 40% uzskata, ka mediji nav objektīvi, un tur arī šis viedokļu daudzveidības un uzticēšanās jautājums nav pārāk, ka tie, kas nezin, kā domāt vai grūti izveidot šo viedokli, ļoti ātri paņem šos publisko skaļo viedokļu plaģiātus, kā kur viss ir skaidrs. Tā. Dosimies tālāk. Tas no tavas prezentācijas vēl viens temats bija, ka ir virkne jautājumu par sabiedriskiem medijiem, kur ir krietni atšķirīga izpratne latviešu valodā runājošajai auditorijai un krieviski runājošajai. Šai sadaļai arī veltīsim pāris minūtes, un šeit es gribu iesaistīt arī Aleksandru. Runājot par šo, tad, kad bija lēmums slēgt Krievijas kanāls, varēja pieļaut, ka liela daļa no šo kanālu auditorijas pāries arī uz LTV7 vai uz 3+, bet tas, ko mēs redzam reitingos, ka viņi kaut kur pārgāja, bet tas nav liels, tie nav tūkstoši, kas atnāca uz sabiedriskiem medijiem vai uz komerci, viņi palika kaut kur citur. Kādēļ es tā arī Krievu cilvēkiem ir diezgan liela tāda neusticība vai ar tādu piesardzību skatās uz sabiedriskajiem medijiem? Es domāju, ka viņi nepārgāja ne jau tāpēc, ka viņi tur neusticās, bet tāpēc, ka viņi grib izklaidēties, un mēs šo funkciju tomēr tik ļoti ceļšķi Rusovasam nepiedāvājam. Mēs informējam, mēs skaidrojam, analizējam, un mēs, protams, arī mēģinam skaidrot, kas notiek. Bet tas iespējams nav tas, pēc kā viņi visvairāk tieks. Viņiem gribas tik tiešām visus tos šovus. Un mēs parasti arī sakam, mēs netaisam šovus, mēs esam par tādu konstruktīvu sarunu, un tas bieži vien arī nav tas, kas var iekļaut šo auditoriju, tāpēc, ka tas nav tik interesanti. Un arī tad, kad tev ir pretējs viedoklis un kāds izsaka
citu argumentētu, tad nav tik ļoti interesanti klausīties, jo tev ir tas, ko tu uzskati par pareizu, un līdz ar to arī principā paliec pie tā visa. Protams, karš bija tas punkts, kad mēs to ļoti arī stingri sajūtām to impulsu, par ko Anda iepriekš runāja, ka mēs sākām saņemt zem translācijām vienkārši viens un tos pašus jautājumus, kur jūs bijāt iepriekšējos 8 gadus, kāpēc jūs nerādat Krievijas federācijas viedokli, tikai Ukrainas, un tā tālāk. Tur ļoti bija daudz tieši par tādu sabiedrisko mēdīju lomu un uzdevumu, un mēs sapratām, ka mūsu veids atbildēt, jo mēs mēģinājām komunicēt ar auditoriju komentāros, bet, tas principā bija neiespējami, jo tevi neviens nedzird, katrs tikai bļauj kaut ko savu. Mēs izveidojām projektu, tas bija Olgas Proskurovas projekts internetā, kur bija jautājums un atbilde. Tāda interaktīvā formā. Bet es domāju, ka tas cilvēks, kurš uzdeva šo jautājumu, vienalga, jebkuru no tiem jautājumiem, viņš negribēja saņemt atbildi. Jo, principā, tiem, kas gribēja, viņi tik tiešām iedziļinājās, bet bieži vien bija taču skaidrs, kāpēc nerādam. Vienā brīdī, sākumā vēl rādīja to Krievijas otro viedokli, bet pēc tam bija tāds, ka mēs sapratām, ka tam vispār nav jēgas. Bet ir kā dažkārt ir tā, ka mēs tērējam ļoti daudz laika, lai skaidrotu to, kas nav jāskaidro. Tas arī ir, manuprāt. Anita, par Latvijas Radio 4 to var saukt arī par veiksmes stāstu, jo Latvijas Radio 4 izdodas uzrunāt salīdzinoši lielu krievu valodā runājošo auditoriju. Vai jūs esat skatījušies reitingu svārstības pēc 24. februāra, vai daļa Latvijas Radio 4 klausītāji ir aizgājuši prom no kanāla, jo tas nebūs nekāds zinātnes pētījums, bet man pirmā stāvā dzīvo kaimiņiene, kurā ļoti regulāri līdz 24. februārim klausījās Latvijas Radio 4 diennakts garumā, jo viņi dzīvo pirmā stāvā, es trešā stāvā, es zināju visu Latvijas Radio 4 to raidījumu sietu, jo tas bija skaļi, bet tagad viņi klausās tikai mūziku. Viņi vairs neklausās Latvijas Radio diskusijas un ziņas. Ko jūs redzat, kā karš Ukrainā ir izmainījis to, kā sabiedriskā radio auditorija krievu valodā turpina sekot jūsu raidījumiem? Tava kaimiņiene nav vienīgā, kura pēc pagājušā gada februāra neklausās vairāk LR4. Un cik man stāstīja kolēģi, tad šķiet arī pēc Krimas okupācijas, kad arī LR4 kaut kādu pozīciju ieņēma. Es to brīdi vēl nestrādāju rādio, tad arī bija auditorijas kritums LR4. Un arī tagad pēc Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā arī LR4 auditorijā nokritās. Vakar mēs saņēmām jaunākos datus kantardatus par auditorijām. Par laimi tur var redzēt to tendenci, ka tā kā lēnām cilvēki atgriežas. Tomēr LR4, bet tāda tendence bija. Igor, par krievu valodā runājošiem un sabiedriskiem mēdījiem, vai tas arī līdzīgs stāsts kā par jauniešiem? Tie, kas ir aizgājuši, tie ir aizgājuši un tie neklausīsies, vai tur ir vēl kādi veidi, kā šos cilvēkus tomēr pārliecināt, izmantot sabiedrisko mēdīju saturu? Nē, es nebūtu tik fatālistisks. Es domāju, ka veidi ir, vai es jums tagad nosaukšu, kā saka, punktus, kurus vajadzētu ievērot, lai tas notiktu. Nē, bet problēma ir plašāka. Manuprāt, tā ir plašāka saruna. Saruna nav tikai par mediju patēriņu. Mediju patēriņš ir varbūt simptoms dziļākam kaut kādam. Jā, dziļākai situācijai. Tā ir runa par atsvešinātību vispār no valsts, par uzticības krīzi, es domāju, var teikt, kas nav tikai krievalodīgo grupā. Mēs zinām, Latvijā ir ļoti zema uzticēšanās ne tikai medijiem, bet arī valsts pārvaldēju un tā tālāk. Attiecīgi, manuprāt, tas ir liels stāsts par visu pēdējo gadu vai desmitgažu varbūt integrācijas, saliedēšanas procesu. Un skaidrs, ka karš tam visam uzliek tādu ļoti smagu spiedogu, attiecīgi ļoti grūti ir kaut kādu konstruktīvus risinājumus saskatīt, bet tas, kas man ir nepārprotams skaidrs attiecībā gan uz jauniešiem, gan uz krievalodīgu auditoriju, ir tas, ka, lai cilvēki sekotu līdzi saturam un atgrieztos, saturam ir jābūt par viņiem
un ar viņiem. Ja, attiecīgi, tu veido saturu par šo grupu, bet arī, piemēram, tu neveido saturu jauniešiem tikai balstoties savos priekšstatos par to, kas jauniešiem ir aktuāli, ja tu viņus iesaisti arī šajā procesā, vai kaut kā mēģini viņu perspektīvu ieņemt. Tāpat, es domāju, arī krievvalodīga auditorija, jā, tā ir saruna arī par valodu, kurā viņi šo informāciju saņem. Skaidrs, ka daudzi teiks, visam jābūt tikai latviski, bet tad tiešām nevajadzētu cerēt varbūt, ka šie cilvēki atgriezīsies un būs lojāli mediju patērētāji. Krievu valoda ir šajā ziņā būtiskais, es pārliecināts. Ja runājam no mediju ētikas un kaut kādu konkrētu, teiksim, darba principu skatu punktu, man ir viena tāda detaļa, kas mani ļoti triggerojusi. Kara laikā es esmu redzējis vairākus materiālus, kur, piemēram, izskan frāze Krievi apšauda. Krievi apšauda. Krievi atkal apšauda. Pieņemsim, ka tā ir, teiksim, ziņu aģentūras veidota ziņa, kuru pēc tam iztiražē portāli. Tā nevajag darīt. Valstī, kur ceturdaļa iedzīvotāji tiek klasificēti kā etniskie krievi, vai mēs varam teikt, kur trešdaļa iedzīvotāji ir krievalodīgie, nevajag rakstīt Krievi apšauda kara laikā. Tas ir ļoti kontraproduktīvi no tā viedokļa, par ko mēs runājam, no šīs auditorijas piesaistes viedokļa un no, teiksim, saliedētas sabiedrības veidošanas viedokļa. Un tas ir neprecīzi. Tas ir arī neprecīzi. Kā tu to ziņu tad lasītu? Nē, es jau saprotu, ko es tur izlasu, bet Ko tu lietot Krievi apšaudu vietā? Vārdkopas Krievi, kas ir principā etniskas grupas apzīmējums, Krievi apšaudu vietā, es lietotu kaut ko, kas skaidri norāda uz to subjektu, kurš apšauda. Es nezinu, sauciet par okupantiem, teroristiem, kas arī varbūt nav tas ideālais variants, bet sniedziet konkrēti norādi, ka runa ir par tātad, nezinu, Krievijas karaspēku, nevis par krieviem kā etnisku grupu, un mēs redzam arī medijos varbūt mazākā mērā, lai gan viens no šiem gadījumiem, par ko Anda stāstīja saistībā ar Vladislavs Romanovs interviju, jā, tas arī atspoguļo šo tādu mentalitāti, vairāk gan Twitterī, piemēram, un sociālos tīklos mēs redzam šīs diskusijas, attiecīgi, ka krievalodīgie kā grupa, viņi nepieder pa īstam Latvijai, un pareizi vien ir. Un karš it kā to apliecina, un viņi ar savu reakciju uz karu to apliecina. Un, manuprāt, tas ir ļoti bīstams sentiments un ļoti bīstams skatījuma veids, kam ļauties. It sevišķi izglītotiem, manuprāt, atbildīgiem cilvēkiem, intelektuāļiem un, protams, mediju profesionāļiem vajadzētu būt šeit ļoti piesardzīgiem. Jautāt sev, vai es nedaru kaut ko tagad, piemēram, lietojot varbūt kādam šķiet neitrālu vārdkopu Krievi apšauda, Krievi, ja, apšauda. Nevis Krievijā apšauda, bet Krievi apšauda. Vai es nenodaru pāri tam jau tāpat diezgan neiepriecinošam stāvoklim tai situācijai, ko mēs novērojam sabiedrībā plašāk un kas atspoguļojas arī mediju patēriņā. Proti, ka daļa sabiedrības nav lojāla mediju auditorija un labākajā gadījumā klausās mūziku, bet sliktākajā gadījumā lasa Telegram kanālus vai, nezinu, vēl kaut kur iegūst to informāciju, kuru nevar iegūt tagad Krievijas oficiālajās vietnēs, kas ir bloķētas, vai var, teiksim, izmantojot VPN un tā tālāk. Bet, attiecīgi, manuprāt, ir ļoti svarīgi strādāt pie tā, kaut kāds, es nezinu, iekšējos noteikumus arī redakcionālos varbūt definēt. Varbūt es piekasos. Aleksandra, tā varbūt ir atsevišķa saruna. Es atzīstu, es arī ziņās esmu lietojis vārdu Krievi apšaudu, un es pat redzēju Ina Strazdiņa no Ukrainas reportāžās. Arī viņa ir. Bet tā droši vien ir varbūt būt cita diskusija. Mēs dodamies vēl pie viena punkta no šodienas ombuda pētījuma. Un tas ir stāsts par sabiedrības izpratni. Kas ir sabiedriskie mēdīji, kā ļaudīm vēl precīzāk skaidrot atšķirības starp profesionālu mēdīju un cita veida saturu. Un man joprojām, es 10 gadus strādāju TV3, bet man ik pa brīdim atnāk vēstules, reti jau raksta ļaudis, bet šeit tad atnāk un tur rakstīts Arnim Krauzēm
TV3, Panorāma, Zaķisāls, Krasmēl 3 un kaut kā tās pasniedz atsūt. Tā kā joprojām pat tādā ziņā ļaudīm tur tās atšķirības jūg, bet šajos laikos, kad katrs var būt medijs un man ir bijis arī kaut kur sevišķi reģionos saruna ar cilvēkiem un mēs kaut kādām viltus ziņām vai par ko runājam un kundze man saka, bet tā bija patiesība, tāpēc, ka es to izlasu internetā. Un viena liela daļa ļaudis uzskata, ka tas, kas rakstīts ir internetā, tā ir žurnālistika un tas ir ticams avots. Kā varbūt vēl vairāk ļaudīs un arī jaunajā paudzē, ko mēs te sākām, veicināt to izpratni, ar ko sabiedriskie mēdīji atšķiras no citiem, kādi šeit ir tie kvalitātes standarti un šajā sociālo mēdīju laikmetā, kā ļaudīm veicināt vēl lielāku to sapratni, kādēļ kvalitatīva žurnālistika ir vērtība. Ingon, varbūt ar jums es atkal šeit sākšu. Kā jūs jaunieši atkal uztver visu to, ko viņi lasa internetā, ka tā arī žurnālistika vai kā? Kā skaidrot un kā mācīt, pirmais droši vien ir caur daudz prakses. Caur daudz lasīšanas, skatīšanās, salīdzināšanas vienos un otros mēdījos saturu, un tā ir universāla atslēga. Un jautājums, cik mēs to skolotāji protam un gribam darīt. Caur piemēriem. Tā ir tā atbilde. Jo šobrīd izglītības saturā arī, cik es zinu, es to jomu nepārstāvu, bet valodas jomā ir izglītības saturā tas, ka mēs skaidrojam atšķirības burtiskā veidā, ka tas ir pie sasniedzamiem rezultātiem, ka ir jāprot to skolēniem, tas ir jāzina. Es jau teicu, šobrīd katrs var būt savu veidu žurnālists un ziņot no jebkuras vietas, ja pirms gadiem vēl 10, 15, tad, kad Gunta strādāja Panorāmā, tad, teiksim, viņa kaut ko nofilmēja kā Saeimas korespondente 10 no rīta, un tad vajadzēja gaidīt 8:30 vakarā, kad to parāda. Tagad blakus sēdošā deputāta Linda Liepiņa arī reportieri, jo viņa arī aktīvi filmē un saviem sekotājiem un auditorijai rāda, un nevajag vairs gaidīt tos 8:30, kad to ieraudzīs. Sigita, Anita, kā jūs redzat, kā vēl vairāk veicināt izpratni ļaudīs, ar ko atšķirās, ka kāds kaut ko ir nofilmējis vai ierakstījis internetā? Un ir jau arī virkne, mēs paši zinām, mums kolēģi, kuri sevi dēvē par žurnālistiem, bet viņi nav nevienā no profesionālajām mūsu organizācijām, vai arī tie ētikas jautājumi un aspekti ir tādi, ka viņus nevarētu saukt par žurnālistiem. Es domāju, ka tur neko mākslīgi iestāstīt nav iespējams. Mums vienkārši ir jāveido pietiekami kvalitatīvs saturs, lai tas saturs, tiešām tad uzreiz tu redzi, ka tas ir saturs ar kvalitātes zīmi, ja? Un iestāstīt, kas ir labs un kas ir slikts. Piedod, tev kājās droši vien ļoti ērti apavi, ja? Un tu viņus valkāsi, kaut arī es atnākšu tev un atstiepšu no tirgus nopirktas, akmens cietās botas un sākšu stāstīt, cik viņas ir foršas, ja? Un tur ir salīdzinājums. Mums ir jābūt nesalīdzināmi kvalitatīvākiem par neprofesionālu žurnālistiku. Ja? Un tikai tādā veidā mēs arī pierādīsim to, ka mums ir vērts pastāvēt un ka mums ir jāpastāv un ka mēs nesam to savu unikālo pienesumu. Ja? Es nezinu citu recepti. Anita? Es piekrītu, ka viens līmenis ir, ka mēs mūsu pienākums ir veidot pārliecinošu, kvalitatīvu saturu, ar šo saturu pārliecināt cilvēkus, ka tas ir kaut kas labs, vērtīgs un piedāvāt to tādos formātos, kādos mūsdienās auditorija to patērē. Un otrs arī, mēs arī šobrīd runājam un varam runāt, un droši vien, ka jārunā vēl vairāk saturā par to, ka interneta dzīlēs klīst ļoti daudz dezinformācijas. Un mums ir faktu pārbaudes rubrikas, kur mēs stāstam par konkrētām viltus ziņām, kas šobrīd klīst vai internetā vai kaut kādiem propagandas vēstījumiem, kas tiek izplatīti, par to runāt savā saturā, to mēs arī darām. Lūk, un vēl viens temats ir, kuru es atlikušajās minūtēs gribu pieminēt, tas Anda vairs nav tur iekļauts, bet tas varbūt vairāk nāk no manas puses, jo vēl viens no tādiem lieliem respondentu pārmetumiem šajā ombudu pētījumā
ir par to, ka sabiedriskajos medijos trūkst viedokļu dažādība, vai arī, ka medijos tiek uzspiedts noteikts viedoklis, un te varbūt es īsi ar no katra gribētu dzirdēt, kur ir tā robeža, kur žurnālists ir varbūt paškritisks un ieslēdzās kaut kāda pašcenzūra, domājot par raidījuma viesiem vai par tiem, ko tu intervēsi, ka tas viedoklis varbūt ir valstī kaitīgs vai sabiedrībai kaitīgs. Un kas ir tie temati, piemēram, ja es redzu, ka tas cilvēks ir pret vakcinēšanos, vai viņam Covid nav, vai viņš atbalsta Krievijas agresiju, vai apšauba Latvijas okupācijas faktu. Kur ir tā robeža cirtne, kad cilvēks ir nevēlams? Un varbūt es tad, lai tas mans stāsts vieglāk saprotams, viens piemērs no šīs nedēļas man Latvijas radio raidījums Laikmeta kruspunktā, un akurāt rīt ir man viens viesis, kur es pasakot kolēģiem, ka man viņš būs, un es viņas uzaicināju, daži ievilka elpu, daži neteica neko, bet tāda bija mana redakcionālā izšķiršanās, un Anita ar pat nezinu, kas tas bija pa viesi. Man nav ar Anitu nekas jāsaskaņo. Mēs ar producentu brīvi varam izvēlēties savus viesus. Un tas ir aktieris Andris Bērziņš, kuram varbūt daudzos jautājumos ir krietni atšķirīgs skats nekā tiem viesiem, kas man ir bijuši pēdējie 10 sestdienās, piemēram. Gan par Ukrainu, gan par Covidu, gan par baltajām ķīmiskajām trasēm debesīs un tā tālāk. Bet man likās svarīgi saprast arī viņu, kādēļ viņš par atsevišķiem jautājumiem tā domā. Un pats svarīgākais man bija saprast, kur viņš ņem informāciju gan par to, ka Covid nav, gan par šīm trasēm un citām lietām. Bet, lai es to uzzinātu, man ar viņu ir jāsatiekās, man viņš ir jānointervē. Pat, ja viņa viedokļi uzskati ir krietni atšķirīgi nekā ir ierasts mums pēdējā laikā dzirdēt. Tas mans garais stāsts īsumā, kur ir tā robeža, kad mēs kādu aicinām, un kur tā robeža šķirtne, ka to cilvēku mēs nevaram runāt, jo viņš ir kaut kādā ziņā, tas viņa uzskats ir kaitīgs vai pret valsti. Es nevaru pielikt punktu, bet es ceru, Anita, tu saprati, ko es ar šo garo stāstu gribu pateikt. Manuprāt, stāsts nav par viedokļu kaitīgumu, stāsts ir par mūsu redakcionālajām vadlīnijām. Respektīvi, tas, kā mēs darbojamies, mēs savā darbībā ievērojam kaut kādas noteiktas vērtības un standartus. Mēs balstamies uz faktos balstītu informāciju. Ja tas attiecās uz medicīnu, piemēram, visu Covid epopēju, mēs balstāmies uz medicīnu, kas ir balstīta uz zinātnes pierādījumiem. Un caur šo sietu skatāmies uz visu, ko mēs savā ēterā laižam. Līdz ar to loģiski, ja tur nokļūst sazvērestības teorijas par jebko, vai propagandas vēstījumi par karu Ukrainā vai saistībā ar karu Ukrainā, tad mūsu redakcionālās vadlīnijas nosaka, ka mēs nevaram publicēt dezinformāciju, skaidri nepasakot, ka tā ir dezinformācija, vai publicēt Kremļa propagandu, skaidri nepasakot, ka tā ir Kremļa propaganda. Tā ir tā robeža. Es teiktu, ka mūsu pienākums ir uzklausīt arī šos cilvēkus, kuriem, es nezinu, tajā pašā Covid epopējā bija bažas, piemēram, par vakcīnu drošību, un kuri bija pakļaujušies dezinformācijai, bet tad tos viņu viedokļus vai to skatījumu pēc tam izsijāt vai lūgt izskaidrot zinātniekiem, lai viņi nokomentē to. Tas ir tas veids, kā par to runāt. Sigita? Anita jau būtībā visu pateica. Tur droši vien citas nekādas receptes nav. Mums ir jāizturās ar milzīgu atbildību pret katru minūti, sekundi, ko mēs cilvēkiem piedāvājam. Tas nozīmē, ka mums ir jāizvērtē, ko mēs tur laižam, lai tas ir patiesi, lai tas ir objektīvi, lai tā nav dezinformācija, tie nav meli, tie nav māņi. Ja, lai tā ir kvalitatīva informācija, ko mēs tur parādam. Un šo stāstu es ar jums abām arī pabeigšu. Ierasts ir, ka pret sabiedriskajiem mēdījiem tās profesionālās un ētikas prasības tiek izvirzītas ierasti varbūt pat augstākas nekā pret citiem, vai arī paši sabiedriskie mēdīji, radio un televīzija piekrīt, un jūs to tā arī ikdienā uztvert, ka jūs esat tā priekšzīme ar to visaugstāko latiņu, gan
ētikas jautājumos, profesionalitātes un redakcionālās izvēles jautājumos. Es tam pilnīgi piekrītu un apzinos un uzskatu, ka ir pamatoti sabiedrībai prasīt no mēdījiem, kurus viņi finansē ar savu nodokļu naudu, ievērot visaugstākos profesionalitātes un ētikas standartus. Jā. Bet es esmu arī tajās pozīcijās, ka es uzskatu, ka jebkura mēdīja, arī privātā mēdīja interesēs ir ievērot profesionālo ētiku, jo arī mēdīju biznesa pamatā ir auditorijas uzticība. Un privāto mēdīju gadījumā auditorija ļoti bieži maksā ar savu maciņu konkrētu, un vienkārši viņa neusticēsies, ja viņa redzēs, ka tā ir, kaut kāds nesaprotams, vai ka nevar ticēt tā informācija, ko tas mēdījis piedāvā. Viņa balsos ar saviem maciņiem, un vienkārši biznesa pamats pazudīs zem kājām. Es, protams, nerunāju par propagandas mēdījiem un mēdījiem, kuri kaut kādas ietekmes grupas uztur savu biznesa mērķu vārdā. Tas ir vispār cits stāsts. Es pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka mums ir, tā ir gan sabiedrisko mēdīju misija, gan arī visi mūsu uzdevumi tam pakārtoti, ka mums ir jāiet ar to karogu pa priekšu. Ko mēs varētu runāt vēl daudz un dikti, bet tuvojas ombuda balvas pasniegšanu pirmo reizi. Un tā kā es esmu viens no nominantiem, es neesmu ieinteresēts filmu garumā. Jā, tas ir ļoti laba pārēja. Tālāk ļoti paldies, ka atgriezīja pie tā, ka balvas ir nokaitētas. Un tagad, liels paldies diskusijas dalībniekiem.